Labs vakars. Labvakar. Laiks skrien ļoti ātri. Ir atkal trešdiena. Pāvila vēstule korintiešiem 9. nodaļa. Es nesen tā domāju. Es nezinu, vai jums tas kalpo un cik jums tas kalpo. Es stipri ticu un ceru, ka jums tas kalpo. Bet man pašam personīgi ļoti kalpo. Ļoti kalpo. Es, kad lasu un tā uzmanīgi iet cauri un lasot arī komentārus un dažādus tulkojumus, tā padziļināti, varētu teikt. Es pat esmu sludinājis daudzreiz draudzē no vēstulēm korintiešiem pēdējā laikā. No tām vēstulēm, kurām mēs ejam cauri, man tas palīdz. Jā, noteikti. Tā kā, ja jūs gribat palīdzēt man, esat kopā ar mums un Bībele saka, mēs savstarpēji, ja? Mēs kalpojam jums un Dievs kalpo arī mums. Un turpināsim lasīt vēstuli korintiešiem 9. nodaļu šodien. Jā. Man gribējās arī aicināt, ja jūs vispār skatāties un ja jums tas kalpo vai nekalpo, atrakstiet lūdzu. Tas noteikti arī palīdz. Jā, mēs ne uz visiem komentāriem varbūt atbildam, bet ir prieks redzēt. Un tas noteikti stiprina ticībā un palīdz, ka jūs uzrakstat, kur jūs klausieties, skatiet, vai kas tieši jūs uzrunāja varbūt. Un mēs laiku pa laikam esam arī veidojuši tādus raidījumus kā atbildi, tiešais kā atbildi uz jautājumiem. Un jums ir kādi jautājumi arī. Rakstiet droši un vai turpat komentāros, vai arī rakstiet uz Messenger, Facebookā. Un tad tas būs kā personīgi neredzēs, no kā tas ir. Jūs negribat, lai visiem tas publiski izskan, bet mēs pēc kādu laika droši vien varētu arī kādus jautājumu atbildēt. Jā, uz kādiem jautājumiem arī atbildēt. Jā, un es pamāju kā solīt tiem, kas skatās. Jā. Labi, lūdzam Dievu un lasam. Baiba, tu vari sākt ar lūkšanu šoreiz. Labi, Tevis Tēvs, es Tev pateicos, Kungs, ka esam Tavās rokās, Dievs, ka Tu esi ap mums no visām pusēm, un Tev nav, Kungs, nezināms neviens mūsu vārds. Tu taisni saki, ka Tev ir zināmas visas mūsu domas jau pa gabalu no tālienes, Dievs, un es pateicos, ka Tu arī gribi mums atbildēt, Dievs, uz mūsu jautājumiem, un Tu gribi, lai mūsu sirdīs un mūsu prātos, mūsu domās ir Kristus Tava atziņa un Tavs miers. Es lūdzu, Tēvs, svētī mūs, lasot Tavu vārdu. Dieva gars lūdzu atklāj un uzrunā, lai kopā esam šovakar atkal stiprināti. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Šoreiz lasīšu es, ir tā mazāk, ko lasīt. Tad lasīšu es. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 9. nodaļa, kā es pagājušais teicu, lasīsim no 19. panta. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus, tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vājiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis visu, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū un goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne kā uz ko nezinām. Es cīnos ne kā gaisa sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Āmen. 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 Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantot. Ir rakstīts par Jēzu, kad viņš atstāja debesis, viņš pazemojās, kļūdams kalpam līdzīgs līdz krusta nāvei pazemojās. Un apostols Pāvils šeit raksta to pašu. Viņš brīvprātīgi paliku par kalpu visiem, lai pēc iespējas daudzus mantot. Mēs pagājušajā runājām par šo te finansiālu atbalstu, ko draudzes sniedz kalpotājiem, un Pāvils saka, es to nelietoju. Kādēļ? Lai tikai tas nebūtu šķērslis kādam. Es strādāju un darīju un kalpoju ar to, ko varēju ar savām rokām darīt. Ja? Un man šķiet, ka tas mums visiem, šis te pāns brīvprātīgi palika par visiem par kalpu. Ja daudz, kas grib būt kungi, valdīt. Ja?
Pāvils saka kalps. Jēzus teica, kas grib būt pirmais, lai ir visu kalps. Un viņš parādīja savu mīlestību līdz galam, kalpodams, mazgādams kājas, un ne tikai viņš atdeva sevi par mums. Un tas ir, kalpošana ir visu pamatā. Un kalpošana ir kaut kas, ko tev nekad nevar samaksāt ar naudu. Tu vari izdarīt darbu, tev samaksā, bet kalpošana ir kaut kas, kur ir tavs sirds, kur ir tava dzīve, ja? kur tu noliec sevi. Kur tas nav samaksājams, vienkārši izmērams kaut kādās naudas izpratnēs. Ja? Un tas mēģis, kāpēc Pāvils to dara, ir viņš kāpēc iespējas vairāk mantot cilvēkus. Mēs lasījām pirms tam vēstulēs, ka viņš runā par piedalīšanos elku mīlestos, jā, vai tur precēšanos, neprecēšanos. Pāvils saka, viss, ko es daru, man ir viens mērķis, nevis, mana brīvība, ne kā gribu tā daru, kāda tev daļa. Viņš saka, esmu gatavs nolikt savu brīvību, esmu gatavs kļūt par kalpu. Ja tādā veidā kāda varētu mantot, tas uzsvars nav uz es, mana brīvība, bet uzsvars ir, es gribu kādus mantot. Tādēļ es to nolieku, tādēļ es to nelietoju. Patiesībā ir ļoti, ļoti atbrīvojoši. Jo visas citas pūles, kur mēs sagaidām no savām pūlēm, rezultātus ir tādas elles dzīles un tāda savu vērtību un identitāti iegūt no tā, ko tu dari, tas ir nebeidzami. Tāda ir visa pasaule. Nebeidzama dzīšanās pēc. Nekad jau nepietiek. Nekad nepietiek, tieši tā. Nozīmē vienmēr neapmierināt. Jā. Jūdiem es tapis kā jūds, lai mantot jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības. Pats nebūdam zem bauslības, lai mantot tos, kas stāv zem bauslības. Pāvils šeit saka, jūdi pildīja bauslību. Lai tu runātu uz jūdiem, tev ir jābūt. Ja Pāvils atklāti pārkāp bauslību, tad jūdi viņu nepieņem. Mēs lasām arī, kad viņš atnāk uz Jeruzālēm, tad prāri viņam saka, klausies, varbūt noskuja galvu, ja? Arī Timoteju viņš apgraiza, zinādams, ka viņš ir grieķu tēvs, viņam ir, ja? Lai viņš varētu iet pie jūdiem. Un tad pašā laikā viņš rakstīja vēstulē Galatiešiem, ka tu apgraizies, tev jāpild visu bauslību. Tas iemesls nav kā pildīt bauslību, iemesls ir, lai viņš būtu pieņemams tajā sabiedrībā, tajā kultūrā, kur viņš ir. Jā, lai viņu uzklausītu, lai viņi vispār runātu tajā kultūrā. Ja? Un 21. pāns gluži pretēji tieši to pašu, tikai uz otru pusi. Ja? Pagāniem, kur nav bauslība, esmu tapis kā tāds, kur nav bauslība. Ja es ar viņiem runāju, es sēžu pie galda ar viņiem, viņš arī raksta. Man liekas, Galatiešiem arī, kad Pēters atnāk un tad sēž pie viena galda, un tad atnāk pagāni, ja? Un tad viņš tā kā nošķirās, viņš saka, tas tā ir liekulība. Ja? Es runāju ar viņiem, es esmu tāds, lai viņus mantot, lai varētu runāt ar viņiem, lai varētu tuvoties. Mērķis ir, es gribu viņus mantot. Ja? Mums arī jāsaprot šie divi panti. Mums ir skaidri, mēs redzam Bībelē, Pāvils zina, kas viņš ir. Mēs arī tālāk lasām Norūdi kalpina savu miesu, viņš cīnos nekā nezinājums, bet zina, kāpēc un par ko. Tas nav tāds, ka viņam nav viņa ka nav viņa personības, vai viņš nezina, kurā vietā viņš ir jūds vai pagāns, vai viņš esmu jūds, jā, esmu no Beņamina cilts, jā, viņš saka, jūds no jūdiem, bauslības lietās farizejs, jā. Viss šīs lietas, viņam ir skaidrs saprašana, viņš zina, kas viņš ir Kristū. Nav tā, ka viņš tāds hameleons, jā, bet viņš labprātīgi noliek savas tiesības. Es varētu teikt, viņš ir elastīgs savā pieejā. Elastīgs savā pieejā, lai uzrunātu konkrēto auditoriju, kurā vietā viņš ir, kur viņš atrodas. Man gribas teikt, viņš ir ļoti gudrs. Jā. Jo arī, kad mēs lasām apustuļu darbos, kad viņi jau ved pārvaldnieka priekšā un viņu apsūdz jūdi, viņa gudri, tas patiesā sirds, un patiesums nav vai arī tāda, pazemība nav muļķība. Pazemība, patiesībā, īsti pazemīgs tu vari būt tikai tad, kad tu patiešām zini, kas tu esi. Un man ļoti patīk lasīt, kā Pāvils atbild tā gada tam augstiem priesterim un tam gan vienam, gan nākošajam tiem zemes pārvaldniekiem un ar to, tādu kā, Bībelē var arī teikt, ka esiet gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. Un tiešām tur var dzirdēt Pāvila gudrību. Jā.
Jā. Viņš nekur nelielās ar to, nekad iepriekš viņš nelielās. Tā nav nekaunība, tā ir gudrība, tā nav nekaunība, tā nav augstprātība, tā ir tāda skaidra patiesība un arī zinot savas tiesības, apzinoties, kas tu esi un kur tu esi. Un tur viņš arī min to, ka viņš ir romietis, ka viņš ir mācīts bauslībā no mazām dienām, un tā ir vienīgā vieta, kur viņš to piemin nekādā ziņā, nekad nekur nelieloties ar to, kur viņš arī saka, visu, kas bija mans iegūms, esmu Kristus dēļ uzskatījis par neko. Jā, bet tāda gudrība un pārliecība par to, kas viņš ir. Viņš ir vājiem, esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Mums arī jāsaprot ir, ka visiem tapis viss, dzērājiem tapis dzērājs. Nē, Jēzus gāja pie grēciniekiem, bet mēs Bībeles saka, viņš bija bezgrēcīgs. Ja, un arī Pāvila gadījumā tas nenozīmē, ka tev ir, lai kādu, kurš ir no azartspēlēm atkarīgs, tagad tu ies kopā ar viņu uz spēļu zāli, lai tikai tagad viņu mantot. Ne, tas nenozīmē to, bet tas nozīmē, ka tu esi gatavs, es teikšu, iet ekstra jūdzi, lai iegūtu kādu kristumu, lai ne kompromisā ar grēku, bet tajā pieejā, lai, teiksim, pudeles brāli, tev jāizcer pudele, lai pustops, lai tu varētu runāt ar viņu, bet tu esi gatavs runāt ar viņu, tu esi gatavs aiziet tur, kur viņš ir, tu neuzskati sevi augstāk par sevi, tik augstu un pārāk, lai tu nerunātu ar viņu, ja? Tu runā vājiem vājš, tu runā tajā valodā, kā viņš tevi saprot, kur viņš atrodas, kur viņš ir. Tā ir elastīga pieeja, tā ir pieeja, mīlestības pieeja, kas meklē otra labumu, kā viņu izglābt, lai katrā gadījumā kādus izglābt. Ja? Bet es to visu daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Atcerēsimies, ka mums ir pavēle iet un darīt par mācekļiem. Evaņģēlijam jābūt pasludinātam. Ja? Lai man daļa pie tā, Pāvils ar rakstiņš, ka man daļa būtu pie Kristus ciešanām, Kristus ciešanas sadraudzība. Kristus ir ciets un Pāvils redz to savu daļu tajā kā vēstnesis, kā nesot šo evaņģēliju. Jā, reizēm arī ciešot no saviem cilts brāļiem, gan no citiem tur mētāts ar akmeņiem un pērts un cietumā un ūdens briesmās, kā viņš arī saka, ja? Viņš es to visu daru, lai man būtu daļa pie evaņģēlija, pie pasludināšanas, arī pie balvas, pie šīs godības, kā viņš arī raksta tālāk. Ja? Un 24. pants saka, vai nezināt, ka skrējēja stadionā gan visi skrien, tikai viens dabūna goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Un kaut kur šeit ir kaut kāda bišķi, varētu teikt, cilvēcīga neloģika, ja visi skrien, tikai viens dabūn, ja mēs šeit esam divi, ja tu skrien un tu dabūn, tas nozīmē, ka es nedabūnu. Ja? Bet tas ir cilvēcīgi. Ja mēs lūkojamies, kad kas dod balvu, Pāvils raksta, atliek man saņemt godības vainagu. Ko mans kungs un pestītājs šo goda balvu, ja? Un mums ir jāapzinās, ka mūsu sacensība nav savā starpā. Mūsu sacensība un tas, kā mēs saņemam šo vainagu, ir tas kungs. Ja, un mēs skrienam, un viņš ir tas, kurš izvarāk tev pienāk šī balva. Saņem to. Stāvēsim Dievu priekšā vieni paši. Amen. Dievs to lems, un tur nevarēs teikt, tāpēc, ka viņš tā vai viņa šitā, vai ne? Jā, un korintiešos, es jau minēju vienā iepriekšējām reizēm, Korintā notika tādas sacensības tajā laikā, kas bija otrs populārākās aiz olimpiskajām spēlēm. Jā, viņiem šī skriešana un sacensības bija ļoti labi izprotama lieta, ja, un viņš ir Pāvils šeit raksta, ja, kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Atturīgs visā, un pirms tam viņš runā par precēšanos, viņš runā par šķiršanos, viņš runā par ēšanu, viņš runā par atturēšanos, viņš runā par finansēm, viņš runā visu šīs lietas. Viņš saka, tie, kas piedalās sacīkstēs, viņi ir atturīgi visā. Kāpēc? Viņi zina, viņiem ir jāpiedalās sacīkstēs, viņiem zina, ja viņi uzvarētu, viņiem vajag trenēties, ja? Viņiem pat no kādām labām lietām vajag atturēties, lai iegūtu balvu. Ja? Un te viņš saka, mums kā kristiešiem, ja? Starp citu, atturība ir gara auglis, ja? Pāvils Galatiešiem raksta kā gala augli. Viņš atturīgi visā, viņi, lai iegūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Pāvils saka Galatiešiem, Kristus mūs aicinājis brīvībai, bet ne tādai, kas dod vaļu miesai. Jā, viss man ir atļauts, bet ne viss der. Jā, ne viss ceļ draudzi. Jā. Palūkoties uz šīm lietām, skatīties, kā tu kalpo, kā tu dzīvo, vai tas sekmē tavu sekošanu Dievam, vai gluži pretēji. Nē, ir kaut kādas lietas, kas mums, man tā patīk. Jā. Bet, ja tas tavs man tā patīk, netuvina tevi Dievam, bet gluži pretēji attālina, jā,
nu, tad tev iespējams vajadzētu būt atturīgam tajā lietā, kas tevi, nevis iespējams, bet noteikti būt atturīgam tajā lietā, kas tevi attālina no Dieva. Ja, piemēram, es varētu salīdzināt, piemēram, ja tev ir laiks visam citam, nezinu, sportam, ja? Tev ir laiks sportam, bet tev nav laiks lasīt Bībeli, nu, tad ir kaut kāda lieta, kur tev jābūt atturīgam, un šī gadījumā tas būs sports. Jeb šī svētdienā ir sports, kur tu ļoti tā kā nodarbini savu miesu, bet izlaid to, ko Dieva vārds saka, turi sabatu, ko Kristus ir teicis, un patiesībā paliek novērtā tava dvēsele, tavs garīgais cilvēks, tad arī vajadzētu pārdomāt. Mums ir jāapzinās, un Pāvils arī šeit raksta, viņš, kas skrien nekā uz nezināmas cīnos, un nekā gaisa cīnos, es norūdu un kalpinu savu miesu, un šeit neiet runa tikai par fizisko ķermeni, vēlāk tur askēti, un daudzi cilvēki tur pat bija tāda kustība, ka viņi tur sevi sit un pātegoja tādā veidā. Tas nav kaut kas par šo te fizisko, tas ir par, varētu teikt, vairāk par mūsu dvēseli. Ja? Un par miesu runājot, gavēnis ir varētu teikt, fizisks vingrinājums, un tādā pašā laikā ļoti garīgs vingrinājums, jo, ja mēs lūkojamies, gavēnis ir atteikšanās no šīs pasaules, un lūkšana ir tuvošanās Dievam, šīs abas lietas kopā, ja? Man vajag abas savienojumā gavēnī, gan lūkšana, gan gavēni, ja? Un atkal gavēnis ir tieši tad konkrēta lieta, ja? Kā es norūdu un kā es kalpinu savu miesu, ja? Jo cilvēks visu gatavs atdot par ēdienu, ja mēs lasām Bībelē, kad ir tāds bats pilsētā, kad pat savu bērnu vēra, ja? Liekas, kur vispār prātam neaptveram lieta, ja? Bet cilvēks ir gatavs atdot. Un tad Pāvils raksta, kas tad tev ir tas svarīgais, par ko tu esi gatavs atdot visu. Jā. Ja tu cīnies, tu ir kāda balva, ko mēs saņemsim no tā kunga, viņš, ka es esmu visu gatavs atdot evaņģēlija dēļ. Viņš, ka es cīnos, es kalpoju, es daru, ka es zinu, ka kungs man dos balvu. Ja? Tas nav kaut kas abstrakts, tas ir reāls. Un tāpēc es arī ierobežoju savu miesu, lai būtu Dievam patīkams, lai pēc iespējas vairāk mantotu. Ja? Ne jau patīkams, kad ar ierobežojumiem, bet lai mana dzīve pagodinātu Dievu. Man gribas teikt, ka kristietība nav nekāda nīkulība, nekādi puķu bērni, kas dara kā grib un ar kaut kādu protestu pret kaut kādu pastāvošu iekārtu. Nē, tad kā 28. pāns, tad es skrienu nekā uz ko nezināmu. Es zinu, kāpēc, ko es daru, ko mēs atkal iepriekšējā reizē runājām par šo cerību, kas ir kristiešu dzīves pamatā, ka mēs raugamies uz šo balvu, uz mūžīgo dzīvi, un mēs zinām, kāpēc mēs ko šeit daram, ko atstājam, ko noliekam, jo mēs zinām, ka tā ir balva un, jebkurā gadījumā, kaut kāds rezultāts. Tu pieminēji tos puķu bērnus, ja ir šī filma, kas veselu tādu laiku, kā laikmeta liecība ASV vēsturē, Forrest Gumps. Un Forrest Gumps, viņš sāk skriet. Viņš sāk skriet. Un visādi viņam tur līdzskrējēji, un visādi mēdīji, un viņš vienkārši izdomā, viņš skrien. Vienu brīdi viņš tā kā, es vairs negribu skriet, viņš atgriežos mājās. Tas nav tas, par ko Pāvils šeit runā, bet mums kristiešiem bieži vien tā sanāk, un mēs vienkārši skrienam skrienam. Pāvils runā par kristietību, par viņa liecinieka dzīvi, par tādu, kas ir mērķiecīga skriešana kā sacīksti, kā distance, kur ir sākums, kur ir starts un kur ir finišs. Tas nav, es izgāju paskriet, tas ir, es skrienu sacīkstēs. Ja? Fokus, mērķiecība. Un Riks Vorens uzrakstīs grāmatu mērķiecīga dzīve, mērķiecīga draudze, mērķiecīga jaunieši un tā tālāk. Ja? Bet tā ir patiesība, ja mēs kā kristieši apzināmies un kalpojam ar mērķiecību, vienalga visā, kur mēs esam, ja? Ka tas mērķis nav vienkārši man būtu biezāks maks, lielāka māja, bet mērķis ir Dievs svētī man ar finansēm, kā es ar to varu kalpot evaņģēlijam, ja? Dievs ielika man šī darba vietā, kā es varu aizsniegt šos cilvēkus, ja? Kā Pāvils, ka visiem esmu tapis visi, ja? Man blakām varbūt ir citas tautības cilvēki, ja? Un mēs redzam arī Latvijā parādās arvien vairāk, ja, citas tautību cilvēki. Viņi ir tik atšķirīgi, varbūt sveša valoda, kultūra. Dievs, kā es varētu viņus mantot. Es esmu tajā skrejienā mērķiecīgi. Ja? Tas nav vienkārši daži pievienojās uz brīdi, ne, bet mērķiecīgi, kā draudze, kā mēs mērķiecīgi varam kalpot un darīt nesteigt Kristus evaņģēliju.
Jā, tas nav stadionā uz riņķi. Tas ir starts un ir finišs. Un mēs zinām, tas ir debesis, ir debesu mantojums, kur ir sagatavota man vieta, man daļa, kur Kristus ir teicis, es aizgāju, sagatavot jums vietu, es atstāju jums svēto garu. Svētais gars ir tas, kurš mūs vada, dod mums gudrību, padomu, spēku, un tam visam, kā tu teici, ir viens mērķis – izplatīt debesu valstību šeit uz šīs zemes un pēc iespējas vairāk cilvēkus izglābt mūžībai. Amen. Tas nav kaut kāda pastaiga vai skrējiens uz riņķi, vai kā tu arī teici. Nu, tagad paskriešu un tagad vairāk neskriešu. Jā, tam ir mērķis. Mēs esam šeit ar mērķi no dzimšanas līdz miršanai un viss, kas pa vidu ir Dieva aicinājums, Dieva ceļš un Dieva mērķis. Un jā, nereti nākās par to savu miesu. Nolikt pie vietas. Jā. Vienalga. Arī raksturziņā visvairāk. Raksturziņā visvairāk. Jā, paklusēt, kad tev gribas aizstāvēt savas tiesības, jā, vai kaut kādā veidā. Bet noslēgsim ar 27. pantu, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Ir svarīgi apzināties un saprast, kad kā tās lietas, ko tu dari, kalpo nāga Ziemassvētku, tūlīt arī daudziem kalpošanā iesaistītiem cilvēkiem ļoti aktīvs laiks. Citi būs, mēs bijām vienā jubilejā, kur dēls sveikdams mammu jubilejā teica, ka viņš atcerās tos Ziemassvētkus un tos reizes, ka viņam vajadzēja svētdienā braukt uz cietumu. Dziedāt, kalpot, jā. Un nāk Ziemassvētki, un daudz ļoti aktīvi iesaistīti kalpošanā būs slimnīcās, cietumos, patversmēs, baznīcās, visur, kur būs, jā. Visur, kur būs, bet atceries visā tajā nepazaudēt šo savu tuvību ar Dievu. Es kā kalpotājs varu teikt, ka visbrīnišķīgākais laiks manā kalpošanā ir tad, kad es esmu tuvu ar viņu. Tad tā nav mana, tad tiešām viņa nasta ir viegla, viņa jūgs ir patīkams. Bet tad, kad es patiešām iejūdzos un ka tas paņem visu un man nav šis laiks ar viņu, iejūgties es varu jebkur, ne tikai kalpošanā, tad tas kļūst grūti. Tu kļūst aizkaitināms, tu kļūst grūti, tu gaidi atzinību no cilvēkiem, tu sāc darīt, tāpēc, ka tev kaut kas no tā būs, kaut vai atzinība vai nerunājot par materiālām lietām. Un tāpēc visā šajā centies, kad citiem kalpodams, tu pats nekļūst atmetams, kad nav atrodi laiku ar Dievu. Atrodi. Ja tu nevari atrast laiku ar Dievu, tad nozīmē, kādas lietas tavā dzīvē ir par daudz, un kaut kā vajag atteikties, kaut kā vajag pateikt nē. Un tuvojies viņam, lai arī tu sasniedz un lai tu dabūni šo te vainagu, kad tu dzirdi vārdus, labi darīts, man godīgais un uzticamais kalps. Lai Dievs tev sveitī un palīdz tajā un stiprina šajā arī laikā līdz Ziemassvētkiem jaunais gads, kad tev ir laiks ar Dievu, kad tev ir laiks ar viņu, ar kungu un ķēriņu, kurš nāca šajā pasaulē tevis un manas dēļ, kurš ir mīlējis tevi ar mūžīgu mīlestību un kurš joprojām tevi mīl. Lai Dievs tev sveitī un stiprina. Lūksim Dievu. Jā. Debes Tēvs, paldies par Tavu žēlastību, Kungs, paldies Kristu Jēzu, ka mēs varam tuvoties Tev. Paldies, Kungs, ka Tu labprātīgi atstāji debesis un Kungs kļūst pazemīgs, Tu mums kalpam līdzīgs, Kungs. Es lūdzu palīdzi mums, Dievs, katram vienam Jēzu palīdzi, Tēvs, mums būt kā kalpiem, Kungs, kas patiesi kalpo, Dievs, ne vienkārši darīdam pavēli, bet kas labprātīgi, Kungs, kalpo mums, Dievs, kas ir gatavi darīt visu, lai pēc iespējas kādus mantot priekš Tevis, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, rāda mums tos cilvēkus, kas ir ap mums, Dievs, kā mēs varam aizsniegt viņus, Dievs, kā jūdiem varam būt jūdi un kā tiem, kas bez bauslības, kā mēs varam kalpot viņiem, kā uzrunāt viņus, māc mūsu Svētais Gars. Es lūdzu, dzīvais Dievs, palīdz mums to mūsu sacīksti, mans Dievs, ka mums, kā Tavs vārds saka vēstulē Ebrejiem, Dievs, mums ir tik liels pulks liecinieku, Kungs, ka mēs varam doties šajā sacīkstē nolidam visu grēku un smagumu, kas ap mums tindas, mans Kungs. Lai to mūsu distanci, Dievs, mēs veicam, godam, Tēvs, ja mēs dzirdam no Tevis labi darīts godīgais un uzticamais kalps, Tēvs. Ka tās paaudzes, Dievs, ja Tu kavēsies nāk, kas skries pēc mums, mans Kungs, ka viņi saņem, Dievs, Kungs, šo stafetes kociņu, mans Dievs,
ka viņi saņem to, kungs, ticībā, cerībā, mīlestībā, Dievs, piepildītu ar tavu garu, mans kungs. Dievs, ka viņi saņem labu handikapu no mums, Dievs, ka viņi var savu sacīks sākt, kungs. Es lūdzu to Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. Āmen. Amen. Lai svētīts Dieva vārds, Dieva gars, un aizlūdzu Dievu par mani arī, kad jūs skatāties un klausāties. Es kalpošu Brazīlijā šajā laikā, un paturiet mani savās lūkšanās, un arī mājās ģimeni. Lai Dievs svētī. Jā, lai Dievs jūs svētī.